Psalms 27:4. Vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Kungs, ja es esmu grēkojusi un ja esmu attālinājusies no tevis, es lūdzu, piedod man. Es lūdzu, ka varu tev atkal tuvoties un atjaunoties un atgūt šo jauno uguni. Es lūdzu tevi, piedod man par katru ikvienu nepaklausību, piedod man par katrām tām reizēm, kad biju kā Jona, kas devās pretējā virzienā, nevis tā kā tu vēlējies priekš manis. Es vēlos darīt tavu gribu un tevi pagodināt visā. Tad, kad es esmu tavā klātbūtnē, visas lietas kļūst no jauna. Tad, kad es esmu tavā klātbūtnē, manī ir vairāk Kristus atklāsmes. Tad, kad es esmu tavā klātbūtnē, tu pārsteidz manu sirdi, manas emocijas, manas domas, manu gudrību, un mans gars ir ietekmēts par tavu garu. Tēvs, es nelūdzu tev bagātību, es tev nelūdzu godu, es nelūdzu tev materiālās lietas, bet to, ko es tev lūdzu, ko es ļoti vēlos, ka tu man atklājies jaunā veidā. Pūt savu garu, pūt savu svēto garu, sūti jaunu pūsmu uz mani. Es vēlos iet jaunā mīlestības līmenī ar tevi. Kad es eju savās ikdienas gaitās, es esmu ietekmēta par pasaules lietām un ātri apklāta ar dzīves problēmām, bet es vēlos ātri atgriezties tavā klātbūtnē. Tēvs, palīdzi man neiet uz priekšu bez tevis. Es vēlos uzturēties tava nama pagalmos. Es ilgojos pēc vienas lietas no daudzām citām, dzīvot un palikt tavā klātbūtnē. Es zinu, ja vien mana māte vai tēvs mani atstātu, tu vienmēr būsi klātesošs. Paldies, ka tu neļauj ienaidniekam ņemt virsroku, bet tu man ļauj baudīt un priecāties tavā klātbūtnē. Es mīlu tevi, Jēzu Kristu, es mīlu tevi, mans Dievs. Tu neesi kā cilvēki, tu esi labs. Paldies par šo atjaunoto klātbūtni, paldies, ka tu pieskāries manai sirdī, ka manī ir jauns izsalkums un slāpes. Paldies par šo izlīdzināšanos un atjaunošanos tevī. Āmen.